Visas šīs atkarības mums tas ir pārsvarā no bēgšanas no sevis. Ja? Mēs vienmēr, saprotiet, mēs lietojam dēļ kā, jo mēs neesam laimīgi. Tas nav mūsu īstais dvēseles ceļš, ja? Un mēs cenšamies to kaut kā apslāpēt un apmānīt. Kā nu kuram, ja cits dzīvo ar neīsto cilvēku kopā, ja viņam ir grūti, cits strādā neīstajā darbā, ja, un viņš vienkārši dara to dēļ naudas, bet pat nejūtās laimīgs, ja, un ar laiku tas nāk ārā, un tāpēc cilvēkiem sākās, viņi nesaprot, no kurienes sākās parādi, no kurienes sākās slimības, tas pa manīm ir, ja, un tāpēc, kad es negāju savu ceļu, ja, un kā es sāku iet savu ceļu, man parādījās pavisam cits skatījums uz dzīves, vispār cits idejas, cits domāšanas, ja. Tāpēc, kad es aizgāju pa pareizo ceļu, un interesantākais ir tas, kad visums piespēlē tev uzreiz visu tā, kā tev vajag dzīvē, ja. Pakāpeniskam tu esi gatavs maziem soļiem, bet visu to piespēlē. Bet tas ir jāatrod tas moments, jo tāpēc, kad kamēr tu viņu neatrod, tu visu laiku viens spēlē, viens dzer, viens narkotikas, katram savs, viens pārādās, viens pīpē nenormāli daudz, ja. Noņem tos stresus, kaut kā ķer to lēto dopamīnu, ja, nevis bāzes, ko tu iegūsi no tā savas dzīves misijas, bet lēto, ja, kas pātro tev dod, bet ar laiku viņš noāda jums visus tos neironu, kas tie kopā tās daļiņas, ja, kas kopā sāēdās, ja. Un sanāk, kad viņš jau jums vajag vairāk, un tie visi receptori apkārt vairs nav jūtīgi, un tas nekas nav par alkoholu, narkotikām vai azartspēlēm, tas ir viss par mūsu ķimisko iekšējo stāvokli, ja. Cilvēkiem vienkārši jāsaprot, ka dabīgā veidā to visu arī var dabūt gatavu, un tad ir tā dzīve pavisam savādāk rādās un citās krāsās. Vienkārši, tas nav viegls darbs, tas jāstrādā sevīm un jāizstrādā. Un galvenais, ko jums ieteikt visiem, tas ir, kas ir. Visas emocijas ir nevis jātur sevī, bet viņas ir jāizstrādā. Ja viņas nāk, nav svarīgi, tas ir slikts vai labs. Cities dusmīgs labāk uzreiz pasaka, ko domā, nevis turēt iekšā. Jūs iedomājaties, jūs to ievelkat vienreiz, otrais, neizteikts kaut kas. Un tā jūs visu to turat, ja, un tas viss krājās jūsu ķermenī, ja. Un es ierakstīšu par šitām tēmām, es daudz ko esmu lasījis un analizējis, un pēc sevīm visu vadījies, kāpēc man bija tā, kāpēc man bija gastrīti, kāpēc man bija kuņģu čūlas, kāpēc man bija viss šitas te un tā tālāk, ja, un tas viss ir pavisam savādāk, tas nekas nav saistīts pilnībā ar ēšanu, ar kaut kādā daļējā ziņā var būt kaut kāds procents, bet pārsvarā viss ir ar emocionālo stāvokli mums. Bailes tas ir pamatā visam, ja, un kad jūs izmainat domāšanas veidu, ja, un jūs saprotat, kad bailes tas ir jūsu vienkārši fantāzijas visādas, ja, un visādas idejas, kas nav noticis, un ka jūs dzīvojat no pagātnes, un jūs jau skatāties nākotnē, kur nav bijusi, ja. Un tādā veidā jūs nedzīvojat šodien, ja, un tas tāpēc jūs visu laiku nepārtrauktā trauksmē, jūs esat panikā visādā, jo jūs domas esat sadomājuši, ka tur un tā. Un tādā veidā nevar neko atmest, ja, kad jūs sevi ēdat un darat. Ir jādzīvo šodien, ja, un jādara pa maziem solīšiem viss, ko jūs varat izmainīt, ja, un tad viss arī notiek lēnā garā. Tas nav ātrs process, bet galvenais nebaidieties ne no kā. Mainiet vidi, tas ir pirmām kārtām. Nav svarīgi, ko pa jums runās, ko pa jums teiks, kas tie par cilvēkiem. Ja viņi tie būs jūsu draugi, viņi būs ar jums, bet ja viņi jums vēlēs labi, viņi nekad jums nepiedāvās iedzert un redzēs, kā jūs cenšaties tikt no tā vaļā, ja, un es jums ieteiktu vienkārši izmainīt to vidi reāli, tāpēc, ka tas ir primārais viss. Un viss, tie, kas vajadzēs, būs ar jums, viņi tāpat tās dzīvē, un tie, kam nevajadzēs, viņi atkritīs.